Sveicināt, kolēģi, tūdaļ sāksim sanāksmi. Sveicināti, tātad 3. augusts, 16. ārkārtas domas sēde. Izskatīšanā, kolēģi, mums ir 2 jautājumi. Lūdzu, reģistrējamies sanāksmē. Doto brīdi mums ir 4 deputāti reģistrējušies no 15. Lūdzu, reģistrējamies. Vēl 2 deputātus mums vajag sagaidīt. Vēl vienam kolēģim ir jāpieslēdzās, un tad mēs varēsim sākt izskatīt darba kārtības jautājumus. Ir. Paldies. Tātad no 15 deputātiem 8 ir reģistrējušies ārkārtas domas sēdē. Kvorums mums ir. Tad izskatām pirmo jautājumu par pašvaldības finanšu līdzekļu pārvirzīšanu. Ziņo mums Mārtiņš Čulāns. Lūdzu, Mārtiņ. Labdien, cienījamie deputāti. Šis jautājums tiek virzīts steidzamības kārtā, jo, lai realizētu darbus, nepieciešams ātrs lēmums par finanšu līdzekļu pārvirzīšanu. Pagājušajā domas sēdē tika lemts neņemt aizņēmumu tiltu sakārtošanas 2 projektiem, kur iepirkuma rezultātā bija ievērojami lielākas summas nekā budžetā paredzētās, bet pašvaldības budžetā šī gadā ir paredzēts, šim projektam bija paredzēts līdzfinansējums 67 761 eiro apmērā, un izvērtējot, ka šie līdzekļi bija paredzēti infrastruktūras sakārtošanai, tad arī ir sagatavots lēmuma priekšlikums par šo līdzekļu pārvirzīšanu citai infrastruktūras attīstībai. Respektīvi uz 2 aktivitātēm. Viena aktivitāte ir pašvaldības autoceļa remontdarbi, kas ir Drustu pagastā Mazviļumi Apiņu Gatarta, un tam paredzēt 59 025 eiro. Savukārt otru daļu no šī finansējuma 8 736 eiro paredzēt Limbažielas turpinājumu būvprojektēšanas papildus darbiem, kas ir saistīti ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu izbūvi, gan dīķu, gan grāvju projektēšanu. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies. Paldies, kolēģi. Vai kādi jautājumi? Ervin, lūdzu. Sveiki. Tajā lēmuma projektā rakstīts, ka tas budžets bija mazāks nekā reāli tika iesniegts piedāvājumu. Kāda bija summa par to piedāvājumu?
Es precīzi nepateikšu, bet tur bija tā, ka Mārs var precizēt varbūt, bet tie bija vairāk kā 400,000 par divām caurtekām, 2 tiltiem. Un domas sēdē pagājušajās tika nolemts šo aizņēmumu neatbalstīt, ņemot vērā ievērojamo sadārdzinājumu. Un kādas ir prognozes, pieņemsim pie šī jautājuma, ja mēs atgriezīsimies? Vai ir cerības uz kaut kādu izmaiņu cenu aptaujās, vai kā redzat šo jautājumu? Mēs runājām, ka šis jautājums neizbēgami tiks atkārtots, jo šie tilti ir valsts kontroles ziņojuma sastāvā, un neizbēgami šie objekti būs jāsakārto, bet šogad vairs šo aizņēmumu šim konkrētajam mērķim nevar paspēt realizēt pie šādiem iepirkuma rezultātiem, tāpēc arī šis steidzamais domas lēmuma projekts par pašvaldības līdzfinansējumu pārvirzīšanu citiem projektiem, kurus var paspēt realizēt. Savukārt nākamgad ceram, ka valsts aizņēmuma programmas paredzēs šādu objektu sakārtošanu un varēs atkārtot startēt ar šiem aizņēmumiem. Vienkārši mums nav laika, lai mēs atkārtot izsludinātu iepirkumu, jo ir jānoslēdz līgums. Kad bija līgums jānoslēdz? Katrā ziņā tas skaidrums bija, kad mēs nevaram paspēt otrais izsludināt šo iepirkumu, līdz ar to tad tas viss pārceļās uz nākošā gada budžetu. Un, te, protams, ir tas svarīgi, lai būtu šī atbalstāmā forma programma, kurā mēs varēsim aizņemties šīm aktivitātēm. Vienkārši... Bet, to es saprotu, un es arī, tā kā man nav iebildumi, bet es gribu saprast, ja mēs šo, tiltu remontu neveicam, vai tur neveidojās tāda avārijas situācija? Neveidosies. Viss izskaidroja pagājušās. Protams, kad ir atzinums, kurš uzliek pa pienākumu pašvaldībai novērst šo situāciju ar tiltiem. Protams, kad atzinumā nav teikts, ka šos tiltus nedrīkst eksploatēt. Atzinumā ir norādīts uz to, ka viņu eksploatācija nav droša. Līdz ar to tad nav aizliegums viņus lietot, vienkārši ir norādīts tas, kad ir jāveic šie būvdarbi. Pirmais signāls droši vien būs mazs ierobežojums un attiecīgi tad pilnīgs aizliegums eksploatēt. Līdz ar to eksploatēt viņus vēl var, bet valsts kontroles ziņojumā ir norādīts tas, ka viņi ir jāsalabo vai jāpārbūvē vai kā citādi jāuzlabo. Paldies, kolēģi. Vēl kādi jautājumi? Tikai papildinot, mēs jau pagājušā sēdē jau izskaidrojam, kad pirmkārt viens pieteicies tikai bija un kad īsts laiks, lai pārsludinātu, un tad to darīs rudens pusē ar iestiepšanos nākošā gadā, kur pie kā vēl stipri atšķīrās piedāvājums no kontroltāmas, ko mēs nebijām budžetā paredzējuši. Manuprāt, pat 2 reizes, un tāpēc arī šo lēmumu pieņemām, lai nebūtu līdzīga situācija kā ar autoostu, kur bija finansiāli mums tik daudz, un vienīgi viens pieteicās un 2 reizes lielāk. Paldies. Paldies. Tad jāķer 24. gada valsts budžets, kurā tad būs arī šīs aizņemšanās programmas kopā ar budžetu. Tad mēs redzēsim, vai šī aktivitāte kvalificējas aizņemuma programmām. Labi, kolēģi, ja jautājumu vairāk nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, no 8 deputātiem, 8 ir par lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par grozījumu Smiltenes novadas pašvaldības domas 2023. gada 6. jūlija lēmumā numur 369 par 2023. gada prioritārā investīciju projekta Raundas Staburaga infrastruktūras uzlabošanu, kāpņu nomaiņu, īstenošanu. Māri, lūdzu. Jā, es laikam neesmu īstais finansists, bet labi, lēmuma projekts ir sagatavots faktiski tehnisks labojums vai kļūdas labojums. Ne, tehnisks nav, tā ir kļūdas labojums.
un būtība ir tāda, ka aprēķināt pašvaldības līdzfinansējumu daļu Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošanas jeb kāpņu nomaiņas projektam nepareizi bija aprēķināts pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Līdz ar to mums ir nepieciešams grozījums šī lēmuma lemjošās daļas 1-2 apakšpunktā, aizstājot un nosakot pareizu līdzfinansējumu apmēru, tātad 9,998 eiro vietā, tātad nosakot šo pašvaldības līdzfinansējumu 2024. gada budžetā 10,738 eiro apmērā. Tad tur ir kaut kādi 800 eiro, 740 eiro kļūdiņa aprēķinā radusies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāpēc steidzamība, tāpēc līdz 16. augustam ir jāiesniedz šis lēmuma projekts vispārie dokumenti pakete padomē, atļaujas saņemšanai, aizņēmumu ņemšanai valsts kasē. Paldies. Jā, paldies, Mārta, kolēģi. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies no 8 deputātiem, kur piedalās ārkārtas domas sēdē. 8 ir par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Ar to mēs esam izskatījuši visus 2 lemjošos jautājumus. Paldies, kad ņēmāt dalību. Un to arī sēdi slēdzu.